šodien es atnācu uz Rīgas lāzeru klīniku un taisīšu hidrofacial procedūru. Esmu sajūsmā, ejam skatīties! Pirms konkursa Neapolē es ierados nedēļu iepriekš kopā ar 40 skaistajām meitenēm. Mēs gatavojāmies katru dienu tieši konkursam. Mums bija treniņi, mums bija braucieni, mums bija pastaigas pa pilsētu, fotosesijas, un īstenībā tā ir lieliska pieredze. Kā jau meitenēm ierast savā starpā, mēs ar meitenēm apspriedām skaistumu kopšanas procedūras. Meitenes pievērsa uzmanību manai sejai un ķermeņa ādai, izteica neviltotus komplimentus un jautāja, kādas procedūras es veicu. Un es meitenēm ar prieku dalījos savu procedūru pieredzē, ko es veicu Rīgas lāzeru klīnikā. Izrādījās, ka pārsvarā visas meitenes šādas procedūras veic arī pie sevīm citās Eiropas valstīs. Un pie sevis nodomāju, cik labi, ka es izvēlējos Latvijā tieši Rīgas lāzeru klīniku, lai sagatavoties šim konkursam, jo Rīgas lāzeru klīnikā es varēju veikt Eiropā pašas top labākās skaistuma kopšanas procedūras. Uztraucos, lai konkursā Miss Eiropā es izskatītos labi. Man ir nepieciešams veikt sejas ādas tīrīšanu, un es izvēlējos klasiskās sejas tīrīšanas vietā veikt hidrofacial procedūru Rīgas lāzeru klīnikā. Procedūra mani pārsteidza ar savu daudzveidību un jaunāko tehnoloģiju pielietošanu. Procedūra notika vairākos etapos, 3 etapu hidras tīrīšana ar dažādiem sērumiem. Man bija gan krēms, gan maska, gan LED-terapija arī bija uz maskas, gan man bija masāža, un masāžas laikā man likās, ka es aizmigu. Tas bija tik patīkami. Procedūras laikā tāda sajūta, ka manu ādu dziļi iztīra, ka tādu paklāju un pēc tam piesātina ar vitamīniem un barojošām vielām. Rīgas lāzeru klīnikā kosmetologi izmanto premium klases Izraēlas kosmētiku, ko es uzzināju no savas meistaras. Es arī iegādājos mitrinošu krēmu un sērumu. Kosmētiķe izmantoja procedūras laikā tieši manam tipam piemērotu masku. Kopumā rezultāts bija satriecošs. Pēc hidrofacial procedūras mana āda tiešām mirdzēja. Varēja sajust un redzēt, cik labi tika iztīrītas ādas poriņas. Āda kļuva tāda kā jauna, nevar nemaz salīdzināt ar klasisko sejas tīrīšanas procedūru, jo iepriekš veicu regulāri pie sava kosmetologa. Šo procedūru pirms tam kursa veidā esmu veikusi 2 reizes, un šobrīd priekšā man būs vēl 2 reizes, lai pabeigtu kursu. Un esmu sajūsmā jau par tik labu rezultātu jau no 2 reizēm.